ir jautājums, tā kā es esmu neatkarīgs no malas, sanāk, ka jūs mācījāties kopā visi vienā klasē, pareizi? Kaut kādu brīdi, jā. Cik ilgu? Videni. Jā, bijām vienā skolā paralēli klasēs vēl pirms tam. Un jau frendojāt, ja? Jau Jā, tā kā... Man ir uzreiz jautājums, es tikai tāds ar pirkstiem kaut kur šitā ausī biju uzlikti un dzirdēju, ka, pieņemsim, ir tāds mazišs moments, kā Kaspars norakstīja no Anču, vai ir tāda pieredze? Gan jau. Es to tik spilgti neatceros, bet kā tu jūties tajā brīdī, kad es ievācu no tevis zināšanas? Vai tu liki elkonīt? Viņš sēž blakus, vai tu liki elkonīt? Liku, ja? Ok. Nē, Kaspars bija tāds, ka Kaspar tā kā žēl bija šī, ka viņš nevar piecelties no rīta. Atnāk uz skolu tāds... Tā kā, jā, tas bija jau klasika, ka Kaspars ielido pēc kādām 5 vai 10 minūtēm, kad sāksies stunda pirmā, un viņš jau tāds apmulsis ienāk tajā klasē un apsēžās. Jā, man bija tā, ka es sajūtos nepareizajā pusē, esot ātrāk, jo tā kā es kaut kā jūtu tā kā līdz tev. Un man bija tā, ka kāpēc mēs te bijām? Tā kā pasies, cik Kasparam grūti ir, tā kā viņš teica visu. Bet nē, Ancis alkoni varbūt tikai vienu reizi no 10 reizēm uzlika. Elkonīt, bet Ancis arī, nerāda. Viņš arī piedūrās, viņš arī Kasparu baigi daudz reiz tā kā vilkt uz kādu. Ancis man arī teica skolas laikā, ka nauda neaug kokos. Ko tu domāji? Tieši burtiski tā arī? Es biju bioloģijas stundā, Kaspars nesaprata. Neatbildēja uz jautājumu vien pareizi. Nevajag, tagad atklāt, tagad bez nekādiem visiem šitiem te. No, pareizi. Tu satraucies kameras priekšā, tu netelo. Kameras priekšā var būt atklāts, lūdzu, tāds pats kā tu biji tikko. Tas bija jautājums? Jā. Kāds bija jautājums? Nu tā, tad nevajag beidz šitos. Kas jau pēc? Kas jau pēc uz tās sejas? Neesmu gejs. Nu labi, ok, tas ir godīgi. Baigi, labi izskatās īstenībā šitā kamera. Figenu. Bet trīcēs, tas nekas? Andrejs baida. Nē, tas nekas, tas ir tiem visiem piedar pie lietas. Piefilmējumiem. Labi. Šis ļoti labs. Šis kadrs ir ļoti labs mums. Šis jums. Arī iešu iekšā. Nu labi. Pozners ir tāds krieviem intervētājs. Un viņš pateica, ka viņam vissliktākā intervija bija ar tuvu cilvēku. Nu, ko tu par to saki? Protams. Kāpēc? Tāpēc, ka ir starp draugiem parasti ir noslēpumi. Kaut kādas lietas, ko viņi runā, kuras viņi nestāsta citiem. Un intervējot... Lai būtu labi, tev vajag tur iekāpt tieši. Un ja tu tur iekāp, tad tu pārkāp kaut kādu to draudzības kodeksu. Tāpēc tā intervija ir iznākt jēla ar draugu, man liekas. Ļoti labi. Figēna. Šitas varētu būt piefilmējums. Kas jau pēc? Vai man ir tāds cilvēks čoms, kuram es tā kā visu pilnīgi... Bet tas tam nevajag būt čomam. Tam nevajag būt čomam. Es domāju, ka tas var būt arī kāds... Es varu pārtraukt visu. Es iejaukties vienkārši, varbūt, vai arī tāda versija dara. Pieņemsim, es mācījos Maskavā kādreiz, un tad es braucu, bija no Maskavas, pieņemsim, es braucu uz Kāzām pie vienu uz Rostovu, un tad ar vilcienu braucu atpakaļ. Un tad es baigi tur Platskars, un tur diennakts jābrauc bija. Un tad mēs runājām ar cilvēku, kuru principā es nekad nesatikšos, un viņš ar mani runāja, un mēs runājām par pilnīgi visu, par maksimālākajiem skeletiem, par visu tur wow. Un kad mēs šķīrāmies, mēs pat ar metro vēl pabraucām kopā pēc tam Maskavā, un šķīrāmies tur vienā stacijā, un tad viņš saka, это синдром попутчика.
tas ir... Ceļa biedra sindroms. Jā, tāds sindroms, ka tu vari visu. Es neesmu tāda pieredzējis, mums jau nav tāda garie varianti, kur pabraukt. Un tad tas bija tas cilvēks, ar ko es pilnīgi visu tur... Varbūt es nepateikšu, bet atceros, ka tur bija tādas tēmas, kuras tādas nestāst. Nevienu. Tas bija, man tāda pieredze bija. Bet tev šodien ir kāds, ar kuram tu vari izstāstīt? Es ar draudzeni cenšos tagad runāt īstenībā. Draudzeni, tas ir super. Bet vēl kāds? Bet viņi arī ir cilvēks. Nē, nav. Vai tu ne? Ir. Es nezinu, es kaut kā gribu to iemācīties. Man iepriekš attiecībās diezgan bēdīgi man gāja ar to tieši šo jautājumu, tieši ar to atklātību līdz galam. Un tas bija kaut kur, tā bija liela, es pat tagad nevaru iedomāties, kā tas bija iespējams, ka man vajadzēja kaut ko slēpt. Tas ir ārprātīgi. Tas ir super neveselīgi, man liekas, vai kaut kas dīvaini. Un man nācās, un es slēpu, un man tā, kamēr tur plīsa vienkārši viss pušu. Bet terapijās taču cilvēks stāsta, vai ne? Viņiem nākas stāstīt, es pats esmu gājis terapijā, man ir jāstāsta diezgan daudz, jo vairāk es izstāstu, jo labāk es varu... Jo lielāks kompromāts pret tevi. Jo lielāks kompromāts... Es joku. Jā. Un es vienkārši Kas? Kāpēc? Pasmējies, tagad draugs pajoko. Tevi draugs pajoliņš. Gaspars vienkārši nopietni. Neteicu mikrofonā. Yes. Bet tas jau nekas, mēs parasti aizskaram arī tās nopietnās notas savā starpā runājoties, un vienalga kāds pamanās kaut kādu. Paldies. Tas ir ūdens. Atvainosimies ūdenim visu kopā. Lai viņš sastruktūrējās pareizi. Lai viņš pareizi sastruktūrējās. Bet par ticību runājot, mēs jau vienkārši aizskarām tādas garīgas it kā tēmas, tur tam tic vai tam, bet patiesībā tieši tas tāda parādība kā ticība. Viņa ir, pieņemsim, vai jūs ticat tam, ka to, ko rāda par to ūdeni, ka viņš tur... Tur jau atkal ir tas moments, ka tur nav ko ticēt vai neticēt. Tev vienkārši pašam tur ir teorijā, jo tu vari mēģināt pats to pārbaudīt. Tā kā zinātniski. Labi, vai ir lietas, tu vari ņemt tur augus, likt viņiem klāt mūziku un skatīties, vai viņi lietas, kur klāt klasisko lietas, tur metālu, skaties, kā viņi aug. Var arī paprasīt kādam, kurš zina kaut ko par to. Var paprasīt. Tas arī labs. Es piekrītu. Tad mans jautājums savādāks mazliet. Vai ir tādas lietas, kurām tev vajag tomēr noticēt? Es nezinu, bet man nāks noticēt. Varbūt. Ekstrasensam vajag noticēt, ja tu gribi, lai viņš tev palīdz. Kam vajag noticēt? Jā, vai tev ir tādas lietas, kurām tev nākas noticēt, savādāk nav iespējams? Mīlestībai. Paldies visiem, kas skatījās, kas klausījās. Izdošanās. Mēs vēl nebeidzamies. Parunājam par mīlestību. Nebūs labāks beigas. Man liekas, ir jānotic tam, ka tu... Tad mēs šito griežam uz beigām. Bet mīlestība, pagaid. Ir jānotic arī sev droši vien un savai kaut kādai varēšanai un spēkam kaut kādam, ka tu vari izdarīt kaut kādas lietas. Es baigi tagad dalu ar 4, 3, 5, 1. Tu saproti, ko es jautājums? Jā. Vai ir kaut kas, kam vajag noticēt? Vai tev ir kaut kas tāds? Vēl pāri. Tas labs atkal paralēli. Kaut šim man vajag noticēt, lai vispār darbotos. Jā, es sapratu jautājumu. Mēs parunājām bišķiņu ar Rēnu. Kamēr jūs tur runājāt, mēs parunājām šeit. Jā, es laikam saprotu, man liekas, ka man nav kaut kāda tāda baigā novirze ar ļoti liela neusticība. Statistiski salīdzinoši reti ir tie gadījumi, kad man ir grūti uzticēties kādam, kas par kaut ko zina daudz vairāk nekā es. Tāpēc laikam jau es metu to ruleti, lieku uz to, lieku uz melno un uzticies, ka tas cilvēks zina. Un tev nav šaubu par to, ka tas varētu būt vienkārši kaut kas iemācīts. Ja man nav skaļa signāla par to, ka no manis netiek slēpts, kas ir apmaksājis vai kas lobē šīs zināšanas. Tātad tu tici zināšanām, tu tici zinātnē. Ļoti bieži jau tiek slēpts. Tā ir man viena no mīļākajām lietām pasaulē - zināšanas un kaut kas, ar ko mēs lietas, kas ir gūtas no kolektīvās pieredzes un no kā mēs visi varam mācīties.
Sapratu, es tev teicu. Bet pašam pārbaudīt lietas kaut kādas, Arī patīk. Redzi. Un tad jau ir jāizslēgt, tad var izslēgt to ticību. Bet negluži iet tā kā pašam pārbaudīt, vai ūdenim kaut kas darbojas vai nē. Es varu, man liekas, darīt kaut ko. Labi, par ūdeni tas tur būtu tā. Bet viena fiška, ko es nesen skatījos tīri vēl dārzniecības sakarā, ka ir tās kapara tādas uz nūjiņām. Viņas pat var nopirkt, bet to tu var pats arī uztaisīt. Tu tā kā anteniņu uztaisi blakus augam, kas tā kā paņem atmosfērisko elektrību, kas nav nekāda mistika. Atmosfēriskā elektrība pastāv. Okay. Tu pat vari minimālu strāvojumu dabūt, lai rāģiņi, teiksim, palaist. Tas ir pārbaudīts. Tur, tā ir reāla šķēle, ko es gribu pārbaudīt. Iesprāst blakus, teiksim, tomātam to kaparu figņu, anteniņu, un pasties, vai viņš, teiksim, uzlādējot to augsni apkārt, vai mainās, vai nē. To es, teiksim, gribu pārbaudīt. Tādu lietu. Uzfilmē video, lūdzu. Tu saprati, lai es varu nedarīt to. Diez vai es uzfilmēšu, es to pastāstīšu, kā man gāja. Vai arī uzfilmē fake video, ieliec iekšā viņu, un tad pieliec vienkārši 220 zemē, ka tur vārda nosprāst. Jo tā ir tā lieta, kāpēc es gribu pārbaudīt. Jo lielākoties tajos gadījumos ir tā, ka viņi ir tie video uztaisīti speciāli. Baigi bieži, man liekas, ir tā, ka kāds vienkārši to kā prikolu uzsāk, un tas aiziet raznusā. Tā kā aiziet nekontrolējamā jau kaut kādā tādā viškā. Bija kaut kādi, teiksim, banālākais, kur nezinu, es laikam pirmos, ko es redzēju, kaut kādu Latīņu Amerikas spoku video, tā kā viņiem ir kaut kāda sava spoku kultūra, tur pie lielceļa pēkšņi tur kaut kāds, ne čupakabra, bet kaut kas ķipa no tādas sērijas, kam ir savs nosaukums, kaut kāds kritušais eņģelis, tā kā Meksikā visi redzējuši kritušais eņģelis, un viņam tur balta seja un kaut kādas acis. Tu tā kā redzi, ka tas ir kaut kāds paladziņš, kura kādu koku kāds kustina, bet, un viss ir tā kā maksimāli low-fi, tā kā tur bilde, tā kā ir, night vision kaut kāds, vai ne? Tas viss stāvs un ir cilvēki, kas to uzlaiž. Mēs varam atgriezties pie tā ticības jautājuma. Tev ir nenormāli daudz kontenta, un tu vari noticēt visam, tu vari mēģināt filtrēt, bet tā filtrēšana arī ir uz tāda ticības robežas. Tu izvēlies, kurām lietām ticēt, tad tu moški izdomā, šito es varētu mēģināt pats pārbaudi, strādā, nestrādā, skaidrs. Es padalīšos ar vienu tādu milzīgu melnā PR stratēģiju, ko es tikko izdomāju. Aiziet. Ja kaut kas tā kā notiek, kaut kas tiek atklāts, kas jums nepatīk, vai ne, ka cilvēki sāk saprast, ka šis viss strādā, tad vajag uztaisīt video tutoriāli, kurā tu stāsti, sveiki, jūs droši vien esat pamanījuši tos visus fake video, ko taisa, vai ne? Es jums pastāstīšu, kā to var iztaisīt. Šitas ir tas, kā viņi to dabū gatavu. Un tad sveiki, un laikojiet un subscribojiet, un es vēl pastāstīšu. Tāds kaut kas jau ir. Es to tikko izdomāju. Ok, tad tāds vēl nav. Jā, jo tā ir. Nekas tāds vēl nav. Balods. Jā, viņš tur jau kādu laiku teica, ka vajadzētu pieredināt, lai viņš nāk klēpī. Kur viņš iet? Tikai uz leju. Es pirms tam, kad nācu no turienes, viņš uzlidoja tur augšā un kārpījās, un tur bija lejāks. Es viņu pirmo reizi pamanīju, es nedzirdēju. Kas tad kādreiz aizņem? Kādu jautājumu? Tas ir tā. Kāpēc mēs sākām domāt, kas ir veiksmīgs mūziķis? Jā. Nē, es neatceros. Nē. Vai ar mūziku var izdzīvot? Vai ar mūziku var nopelnīt? Bet tu nepārdod gadījumā vēl bītis tur uz ārzemēm? Tas ir baigi labi. Tad jautājums vai nopelnīt? Jā. Patiesībā es pat aizmirsu, kāpēc mēs par to sākām runāt. Es reāli aizmirsu, jā. Tāpēc, ka tev nevajag šāds jautājums uzdot, tev jau Ants sākumā teica. Tas ir konceptuāls jautājums. Bet nenovēt nekur. Jā, bet mēs noskaidrojām, kas ir veiksmīgs mūziķis. Bet par nāvi. Par tavējiem. Tev ir tie trīs, tu nopietni to atnāci, tu arī vadi šito pasākumu. Jā, viņš atnāca ar dzīve, nāve, kas bija trešais, nebija trešais? Par mīlestību. Dzīve, nāve un mīlestību. Ar mīlestību mēs nobeigsim to, no tā brīža, kur Ants pateiks, ka tas labāks beigas nebūs, tad tieši tā. Bāc, šitas nav gāzēts, iedomājies? Paldies. Čau, māsiņ. Es esmu podkāstā, tagad es tev atzvanīšu pēc brīža. Edgars Pols 24. gadā. Čau, māsiņ, es esmu podkāstā.
Tā ir tāda normāla lieta, ko izdzirdēt. Kā jums liekas, kāda saruna tagad turpinās? Nu, ķipa, kāda enerģija ir klausulas otrā pusē? Ko viņš teica, ko viņš dara? Viņš podkastā? Podkastā? Kādā podkastā? Jau pārzinu, kādā podkastā? Ārprāts. Edgar, vai tev kādreiz bijis sapnis piedalīties podkastā? Vai šī pirmā reize? Podkastā piedalīties. Tādā, kas kaut kur ir iznāks, laikam, jā. Labi, ka sanāca patrenēties. Mēs vēl nezinām, mēs patrenējāmies. Pareizi, jā. Savā nodabā patrenējāmies. Mēs jau nevaram pateikt, vai iznāks, mēs taču nezinām. Bet ja cerams, mēs par to domājam, tad tas notiek. Jā, tieši tā. Cerams, ka iznāk. Tagad jau viņš iznāk, viņš jau šobrīd iznāk. Okay. Interesanti būtu uztaisīt kādreiz dzīvajā live podcastu. Jā, forši. Dunker Berlīna. Es zinu, kā doma mums bija arī interesanti. Nu, man šķistu interesanti. Šķistu drīkst tā teikt? Šķistu. Šoreiz, jā. Nākotnē. Bet vispār? Nu, tas ir tāds... Man liktos interesants vārds. Ok, labi. Interesanti, ja šeit būtu cilvēki, kuri vēlas piedalīties arī, viņi tur sēdētu. Tā vienmēr ir. Jūs esat dzirdējuši par tā kā, ko visvairāk Krīvainam bija jāklausās par Pāļa bazaru? Nē. Katru reizi raksta cilvēki tā kā, veicīt, pasauc vienkārši parastu džeku, tā kā mani. uz podcastu. Man ir aizdoms, ka te kaut kas cits varētu arī tāds sanākt. Ir ko runāt. Pasauc parastu džeku, kurš vienkārši es tev tādu šovu uztaisīšu, tur viss būs tā kā vajag. Man ir ko stāstīt. Jā. Bet vai, piemēram, tā kā auditorija, kad ir, piemēram, Bizi vaļā, jā, viņiem ir bijuši tie publiskie podkāsti, kur viņi tur Cēsīs fonoklubā bijuši un vēl šur tur, jā. Lampā. Es domāju, kā tas ir, jā, ka tev ir vēl auditorija. Jā, tas man liekas interesanti. Man tas baigi forši liekas. Jā, man arī liekas tas baigi forši. Bet tur vajag tā, laikam, sagatavoties. Tur vajag vienkārši ļaut kādā brīdī arī uzdot kādu jautājumu. Viņi arī tur uzdod, ļāva, un tad viņiem vēl arī bija arī sagatavotie kaut kādi viesi, kas bija tipa. Bet mēs jau varam to šobrīd arī izdarīt. Alise, vai tev ir kāds varbūt jautājums mums? Do you have some question for us? Pirms izrādes tur šodien 2 reizes. Ko es vēl gribu zināt? Varbūt tu kaut ko gribi zināt? Jā, es kādreiz gribēju vairāk kaut ko zināt. YouTube daudz sēju. Kā tā vispār, kādas sajūtas spēlēt? Man bija baigais entuziasms, jā, sākumā, tad, kad sākām to darbu procesu. Man tas tāds baigais piedzīvojums bija. Emocionāls arī ļoti tāds dziļš. Man gan laikam sanāk diezgan salīdzinoši vēl viegli tā kā tikt pāri. Bet arī tas nervu saspringums, kas ir pirms, teiksim, kāpšanas uz. Viņš atlaiž tad, kad tu sāc tur darboties un runāt. Bet tas tieši pirms tās izrādes, ko tu Kaspar redzēji, kur tu biji. Man bija tāds... Bet atgriežoties pie mūsu tēmas. Bet par nāvi. Spiedīs līdz galam. Bet par to nāvi. Tu vajag sākumā satikties, tā kā ar viņu divatā, lai viņš parāda jautājumus. Ja nesen es redzēju vienu cilvēku par dvēselēm, kuras ceļo, viss šī tā tēma, ka dvēseles izvēlas, kurā ģimenē piedzimt. Okay. Ko jūs par to domājat? Nē, vienkārši, es par to sāku runāt, un tad mums bija saruna, un tad es jautāju, vai tam ir kaut kādi pierādījumi? Tu vari pamēģināt nomirt un pārbaudīt. Bet tad ir lēna. Tev tā nāve tik ļoti interesē, tad nomirst. Visu laiku pie tās nāves vēl. Nē. Es jums turpinam. Jā, bet tas ir... Turpinu, jo man tā tēma interesē. Visiem derēs. Visiem derēs. Visiem derēs. Visiem gadās. Visiem derēs, bet... Nevajag pat piemērīt. Kā jūs... Jā, man mēs podkāstā.
Jums ir dvēsele? Arī māsa. Man noteikti, es tevi dzirdu. Čeļi vienkārši ir podkastā. Okay. Un jautājums Čeļi, kāpēc tu, Ansi, izvairies no šīs tēmas? No nāves? No dvēseles nāves. No šitā. Kas tas? Es neuztveru nopietni, ka mēs ar Kasparu runājam par savām lietām. Tā kā mēs parasti nerunājam. Viņš kaut ko citu parasti runā. Es nezinu, kas te uznāca. Jāparunā par dzīvi un nāvi. Nē, šatad jau viņš ir vilcis uz to arī tajos pārts. Šatad tur bija visādi tādi priekali. Bet tomēr vecums jau arī nenāk viens tur gribās par nāvi. Nē, tas ir tā kā, es zinu šito. Tas ir Kaspars, kurš neizpildīja mājas darbu. Tā kā tas ir kaut kas... Jā, tu varēji paskatīties. Viņu vaļā parasti vajag labi. Tā kā, klausieties, sakiet lūdzu, jā, tad ko jūs atklāti sakot domājat par tādām pārdabiskām spējām? Nē, vienkārši tu šobrīd izvairies no jautājuma. Ko tu gribi, lai es pasaku? Es jums esmu stāstījis par labi, tā ir laba atbilde. Es esmu stāstījis par to psihoterapeitu, kurš ārstēja vai praktizēja. Tas ar tevi notika? Nē. Praktizēja. Tas ar tevi notika? Grāmatu viņš uzrakstīja 25 gadu. Bet tas ir rēcīgi, kā viņi biedarbojās ar tevi. Tas ir rēcīgi. Ar tevi tas notika? Jā, es piedzīvoju dziļo hipnozi un tur bija tāda štelīte. Ko viņš teica īsumā? Respektīvi, viņš ir uzrakstījis grāmatu. Neatceros to autoru. 25 gadu pieredzi viņam, kā psihoterapeitam. Viņš praktizēja dziļo psihoanalīzi. Nē. Dziļo. Hipnozi. Bumbu. Un urbumu. Ejiet šis dīst. Davai, aiziet. Dziļo urbumu. Viņš analizē dziļo urbumu. Manga ūdens. Tas, kā viņš nonāca pie kāda secinājuma, ka iežiem ir dažādi slāņi. Un jo dziļākos slāņos urbies, jo lielāka iespēja uziet gan arteziskos urbumus, gan minerālu ūdeni. Labi, bet kā tas attiecas uz to garīgo? Nekā. Kas par? Aha, kur nāk cilvēks. Jā, nav. Nu, labi. Jā. Questions. Marija. Wow, te ir tā kā baznīcā. Marija. Wow. Marija. Svilpo? Kā tu pēdējo reizi silpoji? Tikko? Okay. Tu kaunies no tā? Okay. Raimi? Silpo? Jā. Nekaunos. Es svilpoju. Nu kā? Nezinu, es svilpoju par to. Es nopietni atbildētu. Nu, bet, protams. Nu, jā, nopietni. Es svilpoju no tā, ka man tās emocijas nevar noteikt. Šodien bija braucu visu dienu, bija grūti braukt no laukiem, smagums un nevar noteikt. Kaut kas par nākotni, kaut kas par pārmaiņām. Man kaitinoši sajūta. Man svilpo galvu uzreiz visādus scenārijus. Varbūt par nākotni. Tā lieta, ka nākotni vienmēr svilpo. Jūs negribat pastāstīt cilvēkiem par to svilpo? Jo tas ir tāds inside pasākums, ko daudz nesaprot, kas tur nozīmē svilpošanu. Bet kāpēc daudz nesaprot, kādu zini? Ne? Nē, es nezinu, varbūt vajag. Tu svilpo? Man vienkārši Kaspars vienreiz tā pastāstīja. Dažreiz. Par to svilpošanu. Jā. Beidziet to skatīties. Kas ir tie svilpotāji? Nu, svilpotāji ir, vai Dievs pasargā svilpot. Visi svilpot. Svilpiens ir, kā? Vislielākā svilpošana ir pateikt, es nesvilpoju. Tā ir vislielākā svilpošana. Nu, tas gan, jā. Tas ir, jūs bet bišķiņ jau jūs braucat prom. Bišķiņ jau jūs tagad braucat prom no tās atbildes. Jā? Jā. Nu, tur jau tā lieta, ka tas ir tāpat kā par Dievu. Jā. Nevar viņu pateikt. Tas ir tā par to svilpošanu. Tā kā ar Voldemortu nevar izrunāt to vārdu. Kaut kā svilpo vai nesvilpo, it kā svilpo, it kā saprotu, par ko it kā... Svilpiens ir arī putns. Svilpiens ir putns. Svilpo vējš. Biežāk tie ir dvēseles svilpieni. Dvēseles svilpiens. Tieši tā. Un tāpēc nevar
pieķerties vienam. Tiklīdz tu nodefinē svilpienu, tas vairs nav svilpiens. Paldies. Es jums piedodu. Ideāla definīcija, perfekti. Ļoti skaidri pasaka. Garām uzreiz saprot. Tas ir tā kā ar daoismu. Dadaismu. Daoismu. Jā. Tās divas dažādas lietas. Paldies Eģiņam par šo. Tas ir dažādas lietas. Labi, es cik esmu dzirdējis daoismus, un dadaisms ir viena tā pati. Zināt, kas ir bokononisms? Nē, dažādi. Jūs zināt, kas ir bokononisms? Kāds? Bokononisms un bokononisti. 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 Uz malu, kas... Tas ir Kurta Vonneguta izdomāta reliģija, kur cilvēki, kas tā kā bez nosacījuma vienādi mīl pilnīgi visus cilvēkus, un viņu tas rituālais tā kā lūksne un tāds tā kā svilpiens ir, ka viņi, ka viņi tā kā ar pēdām saskarās kopā un ar rokām, un tad svilpo viens pret otru. Super, jā. Tas bija, man šķiet, ka vai nu Fokus vai Līķa Pēters, neatceros, kurā grāmatā no Vonneguta romāniem, bet tas bija nice. Jā, tāds moments. Vispār, ja par to runā, tad man Vonneguts baigi patīk. Kā viņš raksta, kā viņš veido to, jo lasīt, tur bišķi jāpierod sākumā, bet, kad tu pierodi... Tā kā viņš raksta, tā, bet man viņš kā cilvēks forši. Kā cilvēks vairāk, jā. Vonneguts. Bet lasīt patīk vispār? Lasīt grāmatas daudz? Es mēģinu atsākt. Man palīdzēja bišķiņ Kindles. Es zinu, kā, ja tev ir Kindles, tad kaut kas tur jāieliek iekšā, kaut kas jāpalasa, un tad es kaut ko tur lasu. Jā. Tas tāpat kā ar botām. Es nopirku jaunas botas hoka, un viņas ir priekš skriešanas. Nereklamē? Neko, nē. Bet, un tad es vienkārši sāku skriet ar viņām, jo viņām bija patīkami skriet. Tad tu īstenībā atradi viņām īsto pielietojumu. Par grāmatām ir tāpat, ja ir grāmata laba, tad var gribēja vienkārši staigāt, un tad sāki skriet svilpojot. Bet es varu skriet. Bet man ir tā fiška tagad, kad man ir baigi grūti pieķerties pēdējā laikā pie grāmatām. Jā. Un es tagad domāju, ja nu pamēģināt, teiksim, svilpojot lasīt. Jā, var vairāk tā kā. Par grāmatām ir baigi interesanti. Jā, kur Kaspars lasa, piemēram, es redzēju, viņam uz galda grāmatas ir. Bet man, pieņemsim, man nav mīļākā nodarbe lasīt, tā kā pati mīļākā, bet ir kaut ko es izlasu citreiz, bet tā, lai pati, kādu, pieņemsim, literatūras romānu, pats kaut kas man tur grūti. Es lasu tagad no prāta līdz matērijai. Es daļu tur es pat nevaru izrunāt to vārdu. Tā ir psiholoģija? Es priekš darba esmu lasījis, bet tā, ka pats tā kā es pašā lasu kaut kādas zināšanām pildītas lapas. Repu arī var lasīt? Var čitāt. Tas ir to, ka turienes nāk tāds. Latviski saka repu lasīt. Kādreiz teicu noteikti vairāk. Jā, bet ir iespējams, tagad repoju vienkārši. Bet ir pieejams reps. Vai skaiti? Reps lasāmā veidā. Kaut kur reperu panti. Jā, kur stāvo grāmatu var palasīt. Tur ir, jā? Tur viņam panti noteikti. Es neesmu lasījis, bet tur jā, ir. Viņi sākās kā... Bija runa zālē, man liekas, ka bija... albums viņu ar Walters un Rapa izdeva. Gan Reinšteinam Zemapziņas laboratorijas ziņojumi, gan Buša nevietā divi bija Walters un Rapa izdoti kā arī uzreiz kā tekstu grāmatiņas. Jā. Forši. Repu var arī lasīt. Tiem, kuriem pareizajā nozīmē. Es atceros, man liekas, ka pat runas zālē to prezentāciju, ja nemaldos, Kasablanka. Es atceros. Es tajā laikā biju draudzē izolēts, biju no sabiedrības, un tad es neatceros to. Kad? Tad, kad runa zālē bija kaut kādas prezentācijas. Tu biji izolēts no sabiedrības? Es pats biju tā kā izolēts, varbūt nepareizi uztur, savādāk uztur. Pasaulīgo mūziku nevar klausīties. Tas ir, saprot, tā tas bija. Tāpēc bet pakluso tomēr es stāvot. Jā, pakluso kaut ko, un tad pats, bet vai tā drīkst, bet tāpat kaut kā tur klausies DC++, un tad tur kaut kā... DC++. Tu vienkārši dubults grēkotājs nozagi muzo un DC++ vēl klausies. Bet tur veselu dienu, tu klausies Dievam aiz muguras. Jā, jo kādu, es jau nevaru, pat kā es varu iegādāties publiski kaut kur, Pasaka, ka reps nepazudina cilvēkus, biju uz pareizā ceļa draudzē, tā kā viss kārtībā. Jā.
Bet tur bija no otras puses arī kaut kāda bija laba pieredze. Tur es iestartēju, vismaz bija Miķis, bija skatuvi, tad bija pieredze. Jā. Gan jau kaut ko garīgi atvēr sev. Tā jau nav. Nu, nezinu. Kaut kāds apārsnīgs sev pavēr noteikti. Man tieši bija tāda super melnbalta domāšana. Yeah. Tāda super kategoriska. Tur pieņemsim uz narkomāns. Sliktais. Man ir žēl uz tevi pat. Kā tu tā var dzīvot, no augšas tur šitā. Man bija tāda attieksme. Es atceros, tā ir tāda, ar tādu nosēdījumu paštaisnumu. Yeah. Es noticēju, ka tā ir, un ka es kaut gan pašam tur skeletiņi normāli bija. Tā kā tas tā. Kaut gan Dievs sevi kā mīl visus bērnus. Visus bērnus pilnībā. Pieaugušos ne. Neatceros, mēs neesam runājuši par šo tevis daļu. Mums bija gabals. Tūlītās viņš izstāstīja, bet mums bija gabals ar tevi patiesības arkā. Tas nebija par to tēmu? Atkal par ticībām un sektām? Nē, tas bija tā kā, man liekas, es savilku ar Ziemassvētkiem kopā. Jā. Es neatceros, man bračka atcerās, ka es biju bēdīgs, kad pateicu, ka nav Ziemassvētku vecīts vai kaut ko tādu. Un es to tā baigi neatceros. Redzi, tu ticēji, ka ir Ziemassvētku vecīts. Jā. Ticības jautājums. Es īsti neatceros, vai un kā tas jutās. Tā kā, laikam, kad varbūt tas bija tāds moments, kurā ir tā, ka tā var būt, ka tas, par ko lika manīt, ka kaut kas ir un tas nav. Un tad tā jau bija tāda bišķi vēlāk skolas gados. Mēs šito uzrakstījām, kad mēs jau mācījāmies gan jau kopā, kad mēs to dziesmu rakstījām. Tas bija vidusskola. Jā. Un uzrakstījām tādu dziesmiņu par tādu... tādu, vīzdegunīgu par kaut kādu tā kā ticības aspektu, reliģijas aspektu. Par uzspiestu ticību, teiksim tā. Armands aizrāvās ar šo tematiku. Jā, es domāju, ka tajā laikā bija vēl joprojām pietiekami liela tāda autoritāte arī. Viņš, Armands. Jā. Armands. Tas ir tas? Jā, tas ir tas. Armands ir krasavs. Tu arī paklausies, draudze. Jo tas jau insane, tas vispār vēlns. Tas bija sātanists, tas bija baigais mežons. Tas teica, kā un tur tu mācītāji. Aleluja! Jā, mācītāji pastāst man, kā ir elle. Ārprāts, viņš bija ļoti, jā. Bet saproti, kur ir tā fiška? Ka grūvēja tas iekšā un liekas... Tev tā iekšējā plosīšanās tur, jā? Jā, ārprāts, un tik krūti, bet... Un tad man bija vienreiz viena meitene, es tur vienu pantu, tur dzīvais bērns pārsvarā spēlēja uz slavēšanu, tur pieņemsim kā koncerti ir. Un tad man tur viens pants vienā dziesmā kaut kādā. Un es tur maucu no sirds vienkārši. Un man pieiet, un viena meitene, viņa spēlēja uz taustiņām, viņa saka, tu gadījumā neklausies Gustavo? Man tas bija tāds kompliments, iekšā, bet man tur it kā nosodīja. Ko tu atbildēji? Es neatceros, vienkārši atceros to sajūtu, ka, man pielīdzināja. Wow! Tev tā kā bišķi pieķēra. Protams, man bija tas... Pielīdzināja. Pirmkārt, no viena aspekta tā kā pielīdzināja, un otra sajūta, ka tev pieķēra. Jā, bet man tā sajūta bija lielā mērā, ka man pielīdzināja. Pagaid, bet no tās puses jums mājas? Nē, te. Kur tu dzīvoji? No apmēram, kurā mājā vismaz? Mēs varam griezties riņķī un iet uz skolas pusi. Labi. No sākuma. Panākt garām bišķi Kasparam. Ēdis. Kaut kādas maģiskas lietas, es teikšu tā. Nē. Maģiskas lietas. Šitam te Kaspars dzīvoja. Tā, kurš gurā poģi? Drīkst teikt. Jā, es tikai vairs neatceros pirmajā vai otrajā. Tā laikam pirmajā vai otrajā. Un kurā stāvā? Mēs ar 5. dzīvojām. Man liekas, ka pirmajā. Tik nav bijis. Kredīts nav. Pieeja lejā tur. Pasūtīt nevar. Kaspar! Viņam tas starp citu pie paģiša pretī. Tur bija tāds tā kā bišķā, man liekas, vai kaut kas tāds. Bet te kaut kur uz krustu, te vienreiz sašāva, apstājās. Tur, Kaspars teica, viņš pa logu, to kā redzēja, tur apstājās. Busiņš čeki kaut ko sāk savā starpā tur dirsties, un tas viens otru pēc sablieza un ievilka busiņā un aizpist tas vojāžers vai kaut kas tāds.
Tas bija kāds interesants pārējums. Kaspars man nākušā dienā stāsta. Tu vakar naktī vienu čalu bez sašāvu nāk. Un tas jau bija tāds jau, rēģina 2005. gads, 4. Un tad jau it kā tas viss tā, mierīgāk bija jau daudz. Kaut vienu notikumu, kuru tu atceries kopā Kapelmeistara grupu. Kapelmeistara grupu jūs esat mazie. Jā. Salīdzinoši, kurā jūs sākāt klasē kopā iet? Zini kā, mums vispār skolā vienā mēs esam jau laikam no pašas pirmās klases. Jā. Paralēli klasēs. Un tad mēs vienā klasē sākām iet mācīties Videnē, laikam tikai, jā. Skolā jau humanitārais novirziens bija, un tad no 10. jā. 10. klase Kapelmeistara grupa, viņas vēl nebija, bet jau kaut reizi jūs bijāt trietā kaut ko? Jā. Pirmkārt, stundās mēs tur visādas atracijas izpildījām. Bet tādas, viņas bija vairāk saistītas laikam ar kaut kādu momentiņu, kad tu kaut kādos mācību priekšmetos tu vienkārši jūties tā, ka tev īsti tur tā kā baigi nav vairs ko paņemt no tās skolas. Un tad tu vienkārši sāki tur zīmēt kladēs visādas ķiņķēziņas. Un mēs ar Ants atceros zīmējām tādas ķiņķēziņas uz pilspalu. Un tad no tā ķēbura tev pašam jāizdomā kaut kādu ieraugu, un tev jāzīmē kaut kas, ko tu tur ieraugi. Tad mēs vēl horse spēlējām uz fingerboardiem aizmugurējā solā, cik es atceros. Anglonē diezgan daudz sanāk. Un ārpus skolas vairāk bija kaut kādi šitie tur tādi. Mēs tur... mēs ar Kasīti tad jau bijām tie dramatiskajā pulsiņā tur skolā jau. Ko aktierojāmies. Un Ants arī bieži pieslēdzās sevišķi kaut kādā 11. 12. klasē uz... Tas viņš palaists, ja? Jā, es domāju, ka viņam viss kultam. Viņš palaists? Jā, viņš palaists. Ar puši? Jo interesanti arī tur tas vēl viens moments, kad no tavas tās patiesās būtības, kā es, jo cilvēks vienmēr uz šeit rāda, visbiežāk, ka es šeit, tu esi šeit, tā kā sirds čakrā, jā. Kaspars rāda šeit, jo viņš racionāli mēģina. Viņš arī saldēja mēģināt, jā. Jā, es redzēju vienreiz. Kas tas bija? Kur tu šito sen jau izdomāji vai tikko? Nē, wow, tāpēc tas ir tas ģēnija dzirksts, kas ir Kapelmeistarā grupa no Edgara, tā kā viņš ir sen. Labi, es atzīšos. Nē, Ants, es atzīšos. Kā tā varēja Tu pārāk mani slavē, tagad es atzīšos. Es bišķi nocitēju. Edgar, tu esi pelnījis katru labo vārdu, ko tu esi dzirdējis, un tu zini to. Paldies, mīlu. Aplausi! Kapelmeistars grupa! Edgars! Krūmu vāvere! Jā, un es vēlos, tā man ir saukuši godvārds, krūmu vāvere. Krūmu vāvere no Kapelmeistara Lēģera. Jā. Kakenmeistars. Bet vai kādam no jums ir Gmails krūmvēver@gmail.com? Krūmvēver, sorry. Es zināju, ka šitas var izšķelt. Gmails visiem vai tikai G? Es īstenībā gribu tagad publiski atvainoties jums visiem. Jā, paldies. Man ir prieks, Publiski? Jā, es atvainojos par mikrofonu. Dažreiz jau tie ir arī meli. Uzreiz ir vieglāk atvainoties, ja citi atvainojās, ir vieglāk. Dažreiz jau tie ir meli. Jā, jo man liekas, ka mēs jau esam arī ietrenēti tā kā kultūrvēsturiski lūgt piedošanu. Tā kā tagad... Es piedzimu uz ceļiem. Mēs konkrēti neesam draudzē, vai Kapelmeistars ir varbūt tāda draudzes, tādu kaut kādu struktūru iespējams iekšējo, bet palūgt piedošanu mēs varam viens otram, ne? Jā, tas ir ļoti vērtīgi. Tas ir ļoti vērtīgi. Arī vajag. Jā. Man mamma arī stāstījusi, ka vajag sev vispirms. Tev ir forša mamma. Raimonds jau zina. Es nezinu, goda vārds. Man to draugu sauca Rihards, bet mamma bija, varbūt viņi maskējās. Bet varbūt tā dvēsele ir divos cilvēkos. Tā bija viena tāpat dvēsele. Ir arī tāds. Tā var gadīties, man patīk, ka tā ir. Un ir kaut kāds, starp citu paturpinot par to, ko es iepriekš teicu, tur bija arī tajā grāmatiņā par to, ka cilvēks uz šejieni, respektīvi tā būtība tavējā, sauc to kā gribi dvēseli, tavs patiesais tu, nevis skafandrs, kurā tu dzīvo, atnāk uz šejieni kaut kāds 70%.
kādi 70% un kādi 30% paliek tur tajā apziņā un tipa visu laiku kontrolē to visu pasākumu. Jautājums, vai tu spēji uztvert signālus un rezonēt. Vai ir tas connections? Jo krūtāk, tā kā, jo advancētāka dvēsele, jo vieglāk viņa saņems to signālus. Plus vēl, tu vari tā kā iestatīt savu uzstādījumus jau pirms tam. Jā. Un jo krūtāk dvēsele tu būsi, nu ne krūtāk, pieredzējušāka dvēsele. Jo tev būs tajā dzīves ceļā vieglāk uztvert tos iestatījumus un signālus jau. Jā, bet būs balans un nevarēs ar citu kaut ko tik labi. Nesanāks ar kaut kādām citām lietām. Jā, nu noteikti. Nu, kaut kādā jau pavisam pēdējā līmenī noteikti, ka tev tas jau vispār ir izīti. Jo, principā, piedzimst un zini, kas tu esi. Nu, tas ir Dalai Lama, piemēram. Nu, tur, jā, ok, tas varētu arī būt fakes. Bet tad jau nav interesanti. Fakes, jā? Man liekas, Dalai Lama britīgs fakes ir. Dalai Lama hologramma. Arī Dalai Lama. Nu, īstenībā jau reāls ir vispār tikai viss tas, ko tu redzi sev apkārt un ko tu spēj ar savu redzes filtru izfiltrēt. Pārējais jau viss ir vairāk vai mazāk. Zini, kā līdz vienam brīdim, kamēr tev saskata pierādījums pretējiem. Ok, jā. Bet nu kādu tu, gadījumā, nu, lai zinātu, vai Dalai Lama ir hologramma vai nav, tev ir jāizbrauc un viņš jāstiek. Jāpieskarās. Tev viņam jāpieskarās. Ne? Zini, kā tā ir viena reāli no pēdējām lietām, ko es gribētu zināt. Tas moments, nav svarīgi, tas kā piemērs. Tas ir ļoti daudz šīs teorētiskās lietas. Manī nav liela magnētisma uz šiem jautājumiem. Man tāpēc ir jautājums tev, tu esi vairāk pragmatisks? Nu, tieši materiāli, tieši šeit arī bija jautājums. Reinkarnācija vai paradīze? Materiālisms vai garīgums? Nu, sarežģīti, tā kā pārāk milzīgi tie jēdzieni. Jā, man liekas, ka ko nozīmē garīgums vai būt garīgā mierā pašam ar sevi ir šajā sarakstā, piemēram. Ir tā, jā, iekšā. Jo es to liktu tā kā virs materiālisma, bet reizē varbūt padziļinātāka garīgās pasaules izpēte. Man varbūt būs vieglāk tā kā dzīve pievēršoties sākumā materiālistiskākām lietām, lai automātā varbūt salabotu cēloņus, kāpēc man ir slikti. Ja daudz aizmirst, kamēr tev naudiņas nav, tad... Ancis ir racionāls un Sīsne ir garīgāks. Sīsne ir garīgāks, bet viņš arī ir make-up artists. Bet bieži vien jau garīgais pārtop materiālā. Nu, tas ir tas jautājums, kā to vienkārši ir, pieņemsim, man pieņemsim, Čoms saka, nu es jau pirms tam teicu, ko tu tur pēries, kāda ir, kur ir krūze, kur ir darbs izdarīts, kur ir nauda, viss. Jā. Tas ir tā, ir tik vienkārši. Tev izdarīja sāpīgi, tev sāp, viss, nekādu nav jāizdomā lieku. Noteikumi ir diezgan skaidri, vai ne? Pirms tu tā kā, jo es zinu, ka datorspēlēs ir dažreiz kaut kādi gliči, kur šitie speedrunneri izmanto par to, nu, teiksim, viņi zina, ka var no viena tuneļa, ja tu ritīgi stipri ieskries kaktā, tu izskries cauri sienai un būs otrā pusē. Mums tas nav vajadzīgs. Tā kā mēs uz tām šuvēm varam skatīties vai varam neskatīties, bet īsumā tu vari tēmēt pa labi, pa kreisi uz augšu uz leju un šaut pa pretiniekiem. Tas ir diezgan cool. Tas tev atceļ tādu, tu varētu vairāk piekrist tam, ja, kad ir realitāte. Kontaktā ar realitāti. Viss nav jāizdomā kaut kāds tur augstāks vai kaut kāds garīgāks. Es ļoti varētu noticēt tam, ka mums ir viens ļoti specifisks veids, kā mēs piedzīvojam šito visu un kā mēs varam manevrēt tajā, ko mēs ķipa redzam apkārt. Es neticu, ka mēs sapratīsim, kā tas jūtās, bet es zinu, ka tas, kā tas jūtās diezgan ok. Un es te varu kustēties un ļoti daudz ko izdarīt. Domāt, priecāties, mīlēt, piedzimt, nomirt, radīt pats galvenais. Un tas super maģiski liek justies. Bet ko tu domā par tādā gadījumā, par, teiksim, par kaut kādu ārēju ietekmi, teiksim, no... Nezinu, mēdī, vēl kaut kas, kas veido kaut kāds konkrēts narratīvs. Kā ir tulkojas? Stāstus. Skatu punkts. Stāstus. Tā kā kā tu teici? Stāstus.
Vadlīnija. Nu, jā, Narratīvs ir vadlīnija. Tas, ko teicējs jā, vadlīnija. Respektīvi, un mums tiek veidot kaut kādas vadlīnijas, un mēs uz viņām tā kā pavelkamies. Es neizmantoju, es mēģinu nerunāt ciešamajā kārtā šitajā jautājumā. Es gribu teikt, ka mēs veidojam, tāpēc, ka mēs tāpat visi nomainamies ik pa nepilniem 100 gadiem. Jā. Mēs kolektīvi kā bariņš daram kaut kādas lietas. Tieši šīs bariņš 4. Jā, bet narratīva veidošana nenotiek 100 gadēs. Tas notiek tur, nezinu, gada, 5 gadas ietvaros par kaut kādām. Tas ir par konkrētām lietām. Ir garie narratīvi un ir īsie narratīvi. Mūsu tas pats cilvēks morāls jautājums, no kurienes tā atnāca, vai mums viņu ielika. Tas jau ir šeit. Jā, Piedzimstot, viņš jau ir kaut kādas lietas, kuras ir šeit. Nu, jau tu nozogot, jau zini, jau bērnībā vēl neviens tev nebija teicis, bet nozagt jau ir slikti. Nu, tādas kaut kādas bāzes lietas ir iekšā, ne? Nu, tas ir kaut kur turpat, kur smaids, vai ne? Mazi bērni smaida un smējās, un tas nav daudz tālāk droši vien, vai ne? Es nesen dzirdēju vienu krievu valodā runājošu analītiķi sievieti, kurā teica par to, ka no kognitīvā viedokļa, ja tu saproti to momentu, kad tavs bērns ir sapratis, ka viņš var samelot, respektīvi, ka viņš kaut ko var izdarīt un neviens par to neuzzinās, tas nav pareizi, tas nav forši, ka viņš tā dara, bet no kognitīvā viedokļa tas liecina ļoti daudz laba par viņa prāta spējām un par viņa attīstību un smadzenēm kā tādām. Bet viņš jau 100% jūt, ka viņš dara kaut ko nepareizi. Tas, ko paturpināt to, ko tu teici. Jā. Man vienkārši ielēc tas tā, kad... Meli un manipulācija arī kaut kur taču ir līdzīgā vietā, jo maz bērni iemācās manipulēt, un tad ir viņiem fāze. Tas evolūcijas laikā viņiem ir noderīgs, vajadzīgs, lai viņš vispār izdzīvotu laikam kaut kādā veidā. Man liekas, kaut kur es tādu kaut ko esmu dzirdējis, ka tas, kā viņš adaptējas. Pielāgojas. Tas, kā viņš pielāgojas tai videi. Jā, kā pareizi īstenībā. Pats adoptējās ģimenē. Es nezinu, es adoptējos jau sen. Adaptācija. Mazais Borenīts pats adoptējās ģimenē. Tur bija tā dziesma kaut kāda jums arī forša par ģimeni. Visi runā tur vienmēr tie bārnīši, lai tik viņi adoptējās, tāpat kā visi pārējie. Kā ir tā dziesma? Uzdirst čalim. Aiziet uz to adoptējies vienreiz. Jā, kā ir tā dziesma? Sadūrums rokās, ģimenē ir spēks. Bārnīši 87, Kapelmeistars grupa, albums Raimonds Pauls no Latvijas. Kur tev pašam tu bija koncerts? Šī man ļoti patika. Kas ar to muzonu? Lavandas tev, kā tev lavandas? Kas tur ar to muzonu ir? Viņš ir līdzīgs kaut kam, man liekas, kaut kur no kaut kāda old school, no kaut kāda klāsa. Viņam ir tāds rokraksts, jā, tā bija doma, ka būtu smieklīgi, ja mēs uztaisītu tādu 90. gadu pirmās puses tādu bītiņu tādu. Šis strādā. Sadūdamies rokā, ģimenes spēks. Un par ģimeniskām vērtībām tā kā piedzītājums. Tas bija tas, jā. Viņam vēl tur tas redzi, kā Kapelmeistars grupa ir dažādas tēmas, sfēras, jomas. Labvakar! Raimonds man vārds. Es gribēju jūs sasveicināties. Šeit raidījums Svilpiens. Mēs gribējām uzzināt no jums, ko jūs varētu pateikt par šo jauko grupu. Ko jūs domājat, varbūt īstas domas kaut kādas? Aktuālākā grupa patreiz, kāda ir? Varbūt jums ir kāds jautājums, viņi būs pie mums studijā drīz, un varbūt jūs varat kādu jautājumu uzdot. Varbūt kādam konkrēti cilvēkam, varbūt visiem. Vai viņi tagad nebaidās būt pārāk profesionāli, vai tas arī nav riskants tāds gājiens nedaudz? Ok, liels paldies, kā jums vārds? Torta, jeb DJ Ridu. Ok, liels prieks iepazīties. Raimonds, paldies tev. Labs. Tu dzirdēji, ko viņš teica? Tas ir aktuālākā grupa, kur ir Latvijā. Sveicināti, labdien! Labvakar! Šeit raidījums Svilpiens. Kapelmeistars grupa. Ko jūs varētu pajautāt? Šie cilvēki būs pie mums ciemos. Varbūt jūs varat viņiem kaut ko pajautāt. Konkrēti varbūt kādam. Mīļākais latviešu ēdiens varbūt. Super! Paldies! Ejam tālāk! Tu gribi parunāt? Nē. Negribi? Labi. Ko domā par Kapelmeistars grupu?
Hell yeah! Kapelmeistars grupa. Ko jūs domājat par šo grupu? Ļoti patīk. Sveicināti! Jūs negribat? Bāc, negrib. Bet viņi negrib. Es atvainojos. Čaļi, vari pasaukt, lūdzu? Šitā dziesma, vienkārši grandioza dziesma. Šī dziesma tagad, kuru skan. Dāvid, prieks iepazīties, Raimonds. Vai tu zini, kas uzstājās tagad? Šobrīd? Nē. Bija vēlme varbūt tās salasīt kādus jautājumus priekš viņiem. Varbūt tev ir kāds jautājums konkrēti šiem cilvēkiem. Par cik es viņus nezinu, tad mans jautājums ir, kas ir žanrs, kurā viņi darbojās un cik ilgi viņi to dara un kas ir viņus iedvesmojis? Pirmā reize dzirdu dzīvē, bet man ļoti patīk. Bukaki, Man tā balss tur ne pa tēmu, bet... Brīnišķīgi dziesma tavs tēvs. Jautājums, kam radās iedvesma? Kam no šiem trījiem? Jā. Ok, lieliski, liels paldies, kā jums vārds? Viktors. Viktor, super, paldies. Tieši tā, viss kārtībā, ļoti labi. Viss? Paldies jums par uzmanību, tiekamies Svilpienā. Tad pēdējais noslēdzošais šī vakara jautājums ir par jēgu. Tas ir turpat, kur tā nāve kaut kur jau. Par jēgu kādā ziņā? Nu, kam? Par kā jēgu? Par kā jēgu. Precīzāk. Kam jūsuprāt šobrīd, šajā brīdī ir jēga? Vai ir jāpiešķir jēga? Labi, es varu sākt, man saprotams jautājums. Tieši šobrīd mana jēga ir iemācīties, bet es nopietni atkal atbildu. Bet atbildi. Un tu par savu jēgu. Es arī nopietni atbildu. Tieši šodien man jēga ir mācīt veidot attiecības principā ar cilvēkiem, lai viņas ir ilgtermiņā tādas kaut kādas vērtīgas, lai viņas... Māksla nav izšķirties, māksla ir sadzīvot. Jā, dzīvot. Jā, tāda. Man ir tāda. Reizēm māksla ir arī izšķirties normāli. Es redzu jēgu. Jā. Man šobrīd jēga ir izšķirties par brīdi, kurā es esmu, jo paralēli es esmu mājās, kur es krauāju savu čemodānu, un tagad es domāju, ko es salikšu, vai es visu salikšu, un kas man jāsliek, ja es braucu, mēnesi būs projām, un tad paralēli es esmu arī šeit, un es izbaudu vēl pēdējos mirkļus labā kompānijā, un tādēļ man radās šis jautājums. Ansi, kā tev ar jēgu šobrīd ir? Kam tu piešķiri jēgu šobrīd? Kam es piešķiru jēgu? Šeit tev man ir jēga, šeit tev man ir... Atkal jūs sākat šito prikolu, ja? Kā Ansis runā, jūs sākat? Piešķir šitā? Šitā. Nu jā, tas ir tā kā sidraba birzi. Jā. Nezinu. Mana jēga, man laikam jau liekas, ka tāda, pie kuras kaut kā nokalibrējas viss beigās, ir tas, ka tu esi galīgi sīks, man liekas, ir tāda sajūta, ka man viss būs daudz citādāk nekā citiem, un tu pamazām iepazīsti, ka lietas, ko cilvēki pirms tevis ir teikuši, ka tas īstenībā bija kaut kas ar vairāk svaru nekā man likās bērnībā. Frāzes iegūst jēgu, tā kā, kad tu piedzīvo situācijas, kurās šīs frāzes, kam šīs frāzes ir radītas, lai to aprakstītu. Man tā liekas, ka es eju cauri kaut kādam loading bāram, kaut kādam testam, kurā šitās visas lietas lēnām tā kā izpušķojās un paliek ar rētām un rakstiem kaut kādi jēdzieni, kas mums šitajā pasaulē eksistē.
tā kā man tāda sajūta, ka man vienkārši jāiet tam cauri un viss notiek tāpat. Bet, kam es piešķiru jēgu, laikam aizvien vairāk tam, kas ir starp cilvēkiem. Tas, kas ir komunikācijā, man pēdējos gadus liekas, ka visas lielās problēmas ir saistītas vai no ar nesaprašanos, vai ar to, ka tiek runāts no dažādām pusēm, un cilvēki līdz galam vai nu izvēlas to nesaredzēt vai nesaprast, un ka baigi interesanti ir tad, kad tu nokomunicē līdz galam to, ko. Tāpēc es dažreiz tik gari runāju, es nevaru aizvērties, jo man liekas svarīgi pabeigt savu garo teikumu, tā kā man liekas, ka tur neradīsies pārpratums, tāpēc, ka es tā bišķi paranoiski dažreiz skatos to. Baigi norazunēt ar tevs teiktais tagad, un pēc šitā man, es nezinu, gribās teikt, ka manai dzīvē nav jēgas. Jā. Pēc tā, ko Ansis pateica? Jā? Nē, es jokoju. Nē, bet varbūt tā arī ir. Es norezinēju ar to, ko viņš teica, un man laikam viena no tām lietām, kur es piešķiru jēgu, ir tās, bet tas ir sautīgi, atrast personīgo balansu starp atrašanos tā kā šeit un tagad šajā brīdī un piedzīvot un priecāties par visām tām interesantajām un foršajām lietām, kas tev katru dienu ar tevi notiek. Gan radošās, gan viss kaut kas ar mani notiek. Un tāpat laikā tomēr mēģināt attīstīt to savu šito vietiņu un to garīgo atrast to vietu tādu, jā. Bet par to komunikāciju tas ir baigi iedzīgi. Jo man liekas arī, ka cilvēki vienkārši, un es dzirdu apkārt arī, ka vieniem ir tādas intrigas, šitādas intrigas, kaimiņš tur šito tam, tas tur to tam draugs tur kaut ko. Kurš kaimiņš? Un viņi tur zina kaut ko, visu kaut ko viens par otru. Kopiņos. Un baigi interesējās. Ne tikai. Bet arī valstīm, starp valstīm tāda kaimiņi arī. Jūs pamēģiniet vienkārši tā kā vienoties. Pirmām kārtām pamēģiniet paskatīties no dažādām prizmām uz to lietu. Neesi tik konstants, neesi tik kategorisks visās šitajās lietiņās. Par politiku, par nepolitiku, par visu. Es ļoti, ļoti piekrītu. Tieši tā, tas ir tas attiecību jautājums. Bet tas, super, tā ir tā miedarbība sabiedrībā, principā gan tādā, tam ir jēga, jā, tam ir liela jēga, kultivēt kaut kādu tādu viedokli par to, ka vajag mēģināt. Tur tā arī līdzcietība un viss, un mēģināt saprast to cilvēku un bišķi tā kā ielīst. Kāpēc viņš to dara? Bet tas nav saistīts ar kontroli, jo vieglāk izkontrolēt notiekošo tajā brīdī, kad es izveidoju kaut kādu vienu priekšstatu par kaut ko, un man ir vienkārši pie viņa pieturēties. Protams. Jo tas ir bišķiņ sarežģītāk un prasa kaut kādu. Tur var arī atgriezties pie tā, ko es teicu par to narratīvu veidošanu, kas tiek veidot tā kā no ārējiem faktoriem. Kad cilvēkiem iedod kaut kādu vienu skatu punktu, un viņi pieturās pie tā, jo viņiem tā ir ērtāk, kā tu teici, drošāk. Un līdz ar to no tāda varas viedokļa šos cilvēkus ir daudz vieglāk kontrolēt un viņiem visādīgi manipulēt. Tad kontrolē viņus. Tad mēs par kontroli runājam. Kontrolējam viņus. Svilpiena skatītājiem mēs zinām, ka mēs esam tumsā, bet tas ir svilpiens un tā ir dzīve. Un, citreiz ir arī tumsa. Viss čil, mēs reāli kinematogrāfijā esam profeķi. Viss normāli. Nav tā, ka mēs vienkārši Es piedāvāju pabeigt šo skaisto vakaru ar 4 dažādiem svilpieniem. Jā, okay. Vēl man ir... Tu gribi vēl teikt? Es vienu lietu varu vēl pateikt. Jā, vajag pateikt. Edžiņ, atceries, ko es runāju par tām frāzēm, kuras, iegūst kaut kādu jēgu, tā kā vai tu viņām piešķir jēgu pēc savas pieredzes, tā kā ejot cauri dzīvei. Kaut ko atceros bišķi, jā. Un otra lieta bija par to komunikāciju. Un, es, kad mācījos Ventspilī tulkošanu, mums tā kā viena lieta, ko, starp citu, jā, tulkošana milzīgs īstenībā, milzīgs jēdziens tā kā par visu šo. Kā pārtulko vai ne, un kā pasniedz cilvēkiem, kuri nezina to konkrēto valodu. Cik vispār ir iespējams iztulkot. Jā, arī jā. Tātad mēs trenējamies citreiz mutisko tulkošanu tā kā ar kaut kādiem samitiem runām,
un viņam viss ļoti formulējisks, vai ne? Viņas bieži beidzās ar frāzēm, nu, tā kā gandrīz jebkura runa tur beidzās. You don't need that. Nē, beidzās ar to, ka un mums visiem ir jāstrādā kopā, lai tas notiktu, mums ir jāstrādā, un nākamais, un mums ir jāstrādā kopā, un man priekš manis tā ir super tukša frāze, bet ja es ļoti pacenšos strādāt kopā, ko tas tā kā nozīmē visi šie cilvēki, kas atkārto, ka mums ir jāstrādā kopā, ja es skatos uz to. Bet daudz no viņiem vienkārši to saka, tāpēc, klausies, Edgar, klausies. Viena lieta, ko tu vari sadzirdēt, ka to saka, ir, ka es viens neko neizdarīšu, pārējiem kaut kas ir jādara, bet tu vari arī to sadzirdēt tā, ka mums ir legit jāstrādā kopā, jānotēmē uz vienu konkrētu punktu, jāsaprot, ko mēs darām, kā cilvēki strādā kopā, vai ne? Tu vari paņemt to frāzi un tā kā uzrakstīt bībeli ap to frāzi. Jo tā tukšā strādāšana kopā, tas ir tas, ko tu teici, tā tukšā strādāšana kopā, tas ir no sevis novelt atbildību. Strādāsim kopā. Jā, tas ir runa. Strādājiet kopā, es uzticos, kā jūs strādājat. Bet jūs zināt, kā mēs strādājam kopā, kad ir jātiek pie gala rezultāta, un katram, kas tur pirksts ir jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet, vai ne? Nu, vot. Tas bija tas, ko es gribēju. Super, tieši tā. Tas arī ir tas par tām, par savstarpējo komunikāciju, par attiecībām. Man vienkārši ļoti tas rezonē, jo man pēdējā laikā jēga, es saskatu tajā, un arī ir kaut kādas garīgās tradīcijas. Runā par satikšanos? Par attiecībām, principā ar cilvēku, par miedarbību, cilvēku, kā tā komunikācija notiek. Novest šīs komunikācijas līdz kaut kādam loģiskam iznākumam. Jā, līdz kaut kādam, nevis sāpinot vai kaut kā egoistiski pārkāpjot pār tām attiecībām, bet tā kā miedarbojoties tajās. Tajā es saskatu jēgu, un to es mācos. Tas ir tas, ko es reāli mācos, jo man iepriekš, diemžēl, tur tā. Lai tev izdodas. Jā, paldies. Tu gribēji pabeigt jau kas par šito? Ko viņš pateica? Viņš pateica āmen. Oi, šito. Āmen, tas jau nav nekas sarežģīts. Tas nozīmē patiesi tā. Kā? Patiesi tā. Aha. Wow, es par šo te tikko skatījos vienu kādu vidiku nesen vaisakar, vai kad tur bija Čels stāstīja par to, kā visu augstākais tā kā tipa no judaismu, kad ir Jahve, visu augstākais kungs, radītājs. Un kā ir vispār radies šī frāze un kā viņa pareizi izrunā, ka tas ir tā kā, kad tu mēģini atdarināt ieelpu un izdelpu. Jā, ļoti labi, tieši tā. Elpa, jā. Un tā kā dafigā reizes tā atkārtojot par healings. Jā, tā ir. Un kad kā principā tu piedzimstot, pirmais, ko izrunā augstākā vārdu, un mirstot, tas ir pēdējais, ko tu dari. Jā, elpot ir Dievs, jā. Jā. Tieši, un tas arī ir elpot ir Dievs, un mīlestība ir gudrība. Jā, tas tieši tajās tradīcijās visās arī ir akcentēts, ka šis mirklis, tā kā visu laiku šī mirklī ir jādzīvo šī, un tieši tā elpa viņiem ir visvairāk šī mirklī. Kaspar. Tas vilpā? Kaspar? Tas vilpā? Jā. Es arī. Sorry. Es arī.
Labi, jautājums tagad katram ātrais no jums. Eģiņ, sāksim ar tevi. Tava vismīļākā kapelmeistara dziesma? Nu, tāda vistuvākā, vissiltākā. Vai kura pirmā? Labi, kura pirmā lec galvā uzreiz? Edgar. Man kādreiz laikam bija Dievs, un tagad... Bet es laikam tagad teikšu no tāda skanīguma viedokļa, kad laikam Cream Pie Blues. Labi. Komentēsi? Dievs bija tur tāds, viņam bija tāds, viņš bija tāds spēcīgs tāds kaut kāds tāds gabals. Un man šausmīgi patīk īstenībā Tāls Pērli. Tāls Pērli man patīk kā kompozicionāli tas gabals tāds. Šaudots Jurim Jopam. Es laikam vairāk no tāda viedokļa arī vērtēju viņus. Okay. Jo tas... Tie, kas smuki skan, ja? Ne tikai arī kompozīcija un emocionālā piesaiste ir mazāk, tāpēc, ka... Jā, grūti teikt. Man vispār grūti vērtēt tās mūsu dziesmas pašam. Jā, forši, bet tu pateici. Tātad Dievs, es jau aizmirsu pārējās. Cream Pie Blues. Ok, Cream Pie Blues. Un Tāls Pērli. Tāls Pērli, jā. Piedaloties Jurim Jopam. Piedaloties Jurim Jopam. Kaspar, vai tev ir viena vismaz? Kur tev nāk prātā pirmā uzreiz? Jo visas jau ir labas. Disko gaismas. Disko gaismas. Jā, tā ir laba. Redzi? Pakomentē. Es atceros, kā viņi tapa. Es gulēju divānā. Un bija kaut kāds tāds moments, ka bija tāds spēka izsīkums. Ja mēs diezgan cītīgi rakstījām albumu, un tad es gulēju, bija tāds visiem bija spēka izsīkums, man likās. Man taču bija. Un tad es tādā... Un tad man patīk tas, ka tā dziesma, kā viņa skan, viņa nedaudz nāca no tā psihofiziskā stāvokļa, kādā es biju tajā brīdī. Un tagad mēs aplausus nedosim vēl, bet tagad DJ Sisna Ansis. DJ Sisna Make-up Artist Kapelmeistars Group. Es vienkārši nosaukšu vēl kādu citu dziesmu. Jā. Vienkārši es nosaukšu. Bet tā, kur nāk tev prātā? Man nāk prātā Pie tavas krūts. Muzikāli? Ne, tā, man liekas, ir tāda, ko man patīk nosaukt. Mēs viņu šeit esam koncertos izpildījuši, bet viņa likās tāda ritīgi. Vienu brīdi mums likās, ka mums aiziet tā kā vēl subprojekts, kas ir Classmates, un man liekas, ka tas tāds Classmates bangers, tāds Pie tavas krūts. Man kaut kā liekas, ka viņš ir no tās pasaules. Tev, Raim, obligāti jānoklausās Classmates SoundCloudā. Jā, labi. Tur ir 3 triloģija. Nakts triloģija. Nakts joki, nakts diskusijas un nakts šturms. Nakts šturmam ir klips YouTube'ā. Šauj, lai bļauj, nakts šturms, negaidi, neguli, nebremzē, šauj, lai bļauj, nakts šturms. Labi. Labi, es obligāti noklausīšos, man nav variantu vairāk. Vecīt, paldies. Klasmēts Paldies, Andrej. Man bija arī Nakts bērns albums, tā kā tas arī tur iedarās. Pareizi, jā. Cik ilgā laikā tu uzrakstīji albumu? 5 gadu. 5 gadi? Nu jā, tas no tā brīža, kad es domāju, ir jāutais albums, no tā brīža 5 gadu laikā viņš bija tāpis. Tu pats zini, un kad nākamā sekunda pienāk, atceros, ka esmu pastarīts šajā dienā. Tad tu mērķiecīgi 5 gadus rakstīji albumu? Nu nē, tas jau bija tā, tur kaut ko tur atnāk uz studiju, tad neatnāk, tad es Maskavā 2 gadus dzīvoju, tad atbraucu atpakaļ, tādā tas bija tādā. Vajadzēja savākt, kam būt albumam. Nu jā, tur pēdējā gadā tas bija, vienkārši bija mērķis viņam pateicis, davai izdaram tā, lai viņš būtu vismaz kaut kur tajā zelta mikrofonā vai kaut kur tādā. Tāds bija arī mērķis tev? Jā. Gadu pirms es viņam, un tad uzreiz mēs sasprojam, tas ir mērķis, davai. Un tāds bija tas, un tā arī sanāca, un es biju priecīgs ļoti, un viss forši, paldies Dievam. Bet, tā paralēli tā dzīve tajā laikā bija tāda, nebija, tāds tumšais kaut kāds periods bija nakts bērnu variantā. Kaut kāda cita dzīves maģistrāla bija, laikam,
Tā, ko tu... Es nepabeigšu. Jā, nekas. Tāpēc man ir jautājums šeit. Šis ir pierakstīts jautājums, Kaspar? No. Man ir tāds jautājums. Ja Raimonds Pauls nav latvietis, tad kas ir latvietis? Raimonds Pauls ir latvietis. Raimonds Pauls nav latvietis. Viņam ir kazahu sākums. Tas ir ļoti svarīgs precizējums. Tu neko? Tu te vispār? Kur tu? Man vēl viens tāds pats jautājums. Tas ir radies no sapņa. Jā, šito es, man liekas, nosapņoju. Pastāstat šito. Tur bija 2 sapņi, mans un tavs, kas saplūda vienā rezonansē. Ok, es neatceros, kurš bija kur, es mēģināšu izstāstīt. Stāsts bija, ka tas bija vēl Gaujas ielā 5, Dirty Deal Audio, mēs tā kā ar kapelmeistaru strādājam, un es redzēju sapnī, ka tur kaut kādā vienā telpā zemāk ir kaut kāds latviešu mūzikas arhīvs, tur lentes, master lentes, kaut kādas, tā kā tas, svarīgais, kam jābūt muzejā seifā. Un mēs ejam ārā tā kā uz veikaliņu, tā kā, kur ir lats pie Brasas tilta nesen atjaunotā. Tagad ir lats, iepriekš tur bija, tagad tur ir kaut kas cits, bet iepriekš bija latiņš, man liekas. Mēs tur pirkam piciņas. Un mēs aizējam uz turienu, un viss notiek veikalā, nopērkam piciņas, tā kā, un paskatāmies apakaļ, ka kaut kas tāds jocīgs, tā kā kūp no Gaujas ielas 5. Un vēl mēs ejot ārā no turienes, man liekas, ka tur ejot ārā no turienes satikām Raimondu Paulu, kurš gāja iekšā, tā kā pagājām garām, mēs tad Raimonds Pauls. Un tad no tā veikalējām apakaļ, un tur kaut kas deg, un mēs redzam, ka Raimonds Pauls ielec mašīnā, un viņa aizbrauc prom, un mēs saprotam, ka ir aizdedzinājis tas arhīvs, un izrādījās, ka Raimonds Pauls bija tā kā spiegs visus šitos gadus, viņš bija aģents, kurš nodedzināja to visu zelta fondu. Un secinājums ir albuma nosaukums. Es kaut ko citādi atceros. Un man bija līdzīgi, man bija momenti, man bija sapnis, kurā viņš tā kā aicina es nezinu, vai mūs tieši, vai kaut kāds tur bija, kad viņš tā kā, brauciet pie manas ciemos uz Kazahstānu, man tur ir tā kā radio, un mēs tur, es iepazīstināšu jūs ar saviem radiem. Wow. Mēs laikam kaut kādā vienā dienā runājam par šiem sapņiem un iznāca tas albuma nosaukums. Bet nosaukumā mēs neielikām pareizi. Raimonds Pauls nav Raimonds Pauls ar D, bet bez D. Es jau varēju Raimonds, tā kā man tas tā tēma. Jā, un tas ir tāds sapņu Raimonds Pauls. Vispār veselība maestro, cik es dzirdēju, viņam nav laba veselība. Jā, 100% veselība maksimāli. Mēs atrodamies telpā, kur kādreiz kaut kas ir bijis. Kā vienmēr. Un tas, kas kādreiz šeit ir bijis, ir miris. Tāpēc jautājums jums visiem, vai jūs ticat, vai jūs ticat dzīvei pēc nāves? Un tad esmu ienācis prātā tādu fišku par to, ka iedomājies, ka īstenībā ir tā, ka mēs nepiedzīvojam nemaz savu nāvi nekad. Tikai redzam apkārtējās nāves. Piemēram, tu peldi, laivo pa upi, piemēram. Un izmaucies no laivas ārā. Un nejauši izkrīt no laivas. Un tu viņai ierāpies atpakaļ. Un viss safe. Aizmauc tālāk, viņš turpinās, viss notiek. Iedomājies. Ansim vienkārši pavadījums vai teksts? Man? Jā. Tas ir arī šeit pierakstīts no tiem blīc jautājumiem. Saproti, ik pa laikam runa par hip-hopu, jā? Teiksim tā. Bet runa ir vienkārši par pavadījums vai teksts principā. Jā, es esmu vienmēr bijis absolūti abās pusēs vienlaicīgi. Es esmu viens no tiem, un es fanoju tā kā es visvairāk saprotu producentus, hip-hop producentus, kas arī repo, tā kā kas dara gan vienu, gan otru. Ja tu man sauc lielākos iedvesmas avots, es saucu, kas dara gan to, gan to. Tāpēc es nekad neesmu līdz galam varējis izvēlēties. Priekš manis laikam, ja tu pistoli pie galvas saki, beats laikam būs mirklīgi terapeitiskāks priekš manis. Taisīt bītu, tas ir tā mirklis un spēle un tas viss.
teksts atkal, tas prasa tā kā laiku, un viņš terapeitiskais aspekts dzīvo pēc tam gadiem ilgi uz skatuves. Tā kā tas, kā es piedzīvoju to, ko es tur gribēju repot, kādas emocijas ielikt. Ļoti īsi atbildēju. Ļoti superīgi. Pavadījums vai teksts? Kas kuram? Man varbūt patiesībā teksts. Man arī. Forši mūzika strādā, vai ne? Jā. Es esmu daudz klausījies franču mūziku un holandiešu mūziku. Paldies. Un dažreiz arī portugāļu. Un es neteiktu, ka es tās valodas ļoti zinātu. Tāpēc, jā, man tur kaut kā tā kopējā sintēze nostrādā. Bet ja man jāizvēlās, pavadījums. Man liekas, ka man vispirms arī iekiko pavadījums, un tad es sāku iedziļināties tekstā. Ja es spēju, protams, to valodu atšifrēt, jā. Un tieši tas pats stāsts par franču, portugāļu, jebkādu japāņu. Ja tur būs tas teksts ar tādu, ja tur būs ielikts iekšā, tu varēsi nolasīt to pamatu štēlu, tu varēsi nolasīt par paļabomu. Bet jā, laikam vispirms noķer mūziku un pēc tam tekstu, jā. It sevišķi, ja mēs runājam, piemēram, jo man arī patīk ļoti ne tikai elektronika, house un rap mūzika, bet man ļoti patīk arī roks. Līdz ar to tur baigi svarīgi ir tieši kā reize bungas un kā gičiņa dzied un viss instrumentālais, kā tas viss. Piemēram, tas viens no pēdējiem, kas man vienkārši aizrāva kosmosā, bija Bruce Springsteen un Tom Morello duets no koncerta ieraksts Ghost of Tom Joad vai Jade, kā viņš tur pareizi izrunājās. Un tur Toms Morello mauc tādu ģitāru solo, es par nezināju, ka tā var izdarīt ģitāru. Viņš beigās skrečos tās ģitāras tur, un es arī rādīju džekiem. Un tas tāds, ka tur tas teksts ir plēlam, tur ir enerģija, un tur ir tā kaut kāds vēstījums, un tas teksts jau principā salīdzinoši otršķirīgs paliek, bet arī to klausoties man tur rezonē lietas, bet pirmkārt, jā, muzons laikam. Un teksts. Baigi izvērstās atbildes, izrādās tie mazie jautājumi, viņi arī ir interesanti īstenībā. Pajautāju profesionāliem mūziķiem. Jā, tieši tā. Profesionāliem klausītājiem. Jā, un mūziķiem. Profesionāls cilvēks. Un jautājums uzreiz tieši šajā sakarā, ko nozīmē profesionāls? Goda vārds bez jokiem. Tāds jautājums bija pierakstīts ar pilspalvu. Ja tā baigi sauss, tad droši vien, tad ja tā ir tava profesija, un tu ar to nodarbojies, bet tur droši vien jautājums ir, kurā brīdī tu vari saukt lietu par savu profesiju, vai tur obligāti ir jābūt mēneša algai, vai arī vai tā ir, kā jūs rādījāt šeit tavu profesiju? Es to pateikšu. Tu vari neuzdot citiem, es zinu. Profesionāls ir tas, kurš spēja atkārtot vienu to pašu lietu dažādos laikos, neatkarīgi. Vienā kvalitātē. Vienā un tā pašā kvalitātē, jā. Vai pieaugušajiem. Protams, ka tie ir tehniski profesionāls un amatieris ir tāds, kurš saņem vai nesaņem naudu. Amatieris vienreiz var izšaut. Profesionāls izšauja, gandrīz viņam jāizšauj visu 10. Viņš spēja nolikt malā kaut kāds tur pirms emocijas, tur visādi štēles. Pirms emocijas? Pirts. Un pēc emocijas patiesībā pat ir būtiskāks. Jo patiesībā tās, kas ir pēc emocijas, tās ir īstās pirms emocijas. Cevišķi laikam mākslas sfērās. Jā, bet ja mēs atceramies, tad pēc emocijas, faktiski arī, ja viņas ir, tad viņas jau bija. Jā. Jo, ja tu esi profesionāls, tad tas kaut kādā veidā, jebkurā gadījumā, tas saistās ar to, ka tas ir darbs, ko tu dari. Un tev ir jāmāk, tev ir jābūt tādā pašā. Jo ja tu nemācies, vecīt, tu būsi ārā, saproti? Tas ir fiks un ātri. Tas ir fiks un ātri. Tā kā es gribētu varbūt tās īstenībā, ja ir tāda iespēja, ja kāds skatās, ja es gadījumā esmu nodarījis nodarījis. Viņš tā uzskata un ir kaut kāds krēņķis noķēris. Neturēt to aizvainojumu, es ļoti atvainojos. Zini kā, pat arī nav veselīgi, jo aizvainojumu turēt sevī, tas galīgi nav veselīgi. Tas izraisa visādas čūlas un audzējas un kuņģis štēles. Nopietni. Un bailes arī nevajag turēt sevi iekšā, lai man no tā var arī nomirst. Labs. Bļā, es tad tik tumšs. Ej cauri.
Tā mums jāiet tāpat. Vispār jums jau visiem, bet Ansim tikai par bija, es tur vienu citātu, nevis citātu, bet no tā Torņkalnu pieraksti, kā ir pareizi? Vēstules no Torņkalna. Jā, vēstules no Torņkalna. Tur bija, es tikai sāku lasīt, bet es neizlasīju visu, bet es izlasīšu obligāti, man šķiet ļoti interesanti. Un tur man ir viena lieta par vienu atskaņu, kura man ir bijusi. Es gribu, lai tu man pastāsti. Tur ir par pasauli un saule un pasauli. Jā. Un kā tas strādā, pastāsti. Kāpēc nē? Mums ir tas vairāk kārt bijis arī sarīmēts tā kā latviešu repā, un tas ir vienkārši tāds veiksmīgs piemērs tam, kad vārdi neizklausās līdzīgi, bet uz papīra izskatās ļoti, ļoti līdzīgi. Tur 5 burti sakrīt tā kā. Jā. Bet, ja tu runā par vārdu kā ritmisku, perkusionistisku skaņu, visticamāk, ja tu vēl repo kā lielākā daļa tā kā kurzemnieks, nevis tā kā no platā gala un rauj nost vēl tās galotnes, tad kas tev paliek pāri, tev paliek auskaņa no saules tā kā un pasauli. Tā kā, kur izteikts sitiens ir uz pa, tā kā uzsvars latviešu valodā mums ir uz pirmajām zilbēm pārsvarā. Un līdz ar to viņi pēc, ja tu parādīsi sauli un ierapos sauli un pasauli un parādīsi kādam, kas nerunā latviski, viņi domās, ka tu neuzrakstīji atskaņu tajā rindā. Mans jautājums ir... Neviens čalis tā neiedziļinās, man liekas. Nē. Daudz reperi nerīmē sauli ar pasauli. Jā, tas ir, un iedziļinās daudzi šajās lietās. Bet mans jautājums ir, vai nav tā, ka var kaut kā savādāk izlasot viņus, jo tagad īpaši es esmu dzirdējis, ka tagad izloka tur pilnīgi pret tiem latviešu valodas likumiem, izloka to vārdu tā, lai viņš ieskanētu. Un viņš, es sadzirdēju, jā, tur ir. Vai tā var darīt, kāpjot ārā no šī? Man šķiet, ja tu arī piebeigsi to vēstules no Torņkalna, tur ir arī obligātā likumi ir domāti, lai to laustu rindkopa, tā kā to es arī cenšos padot tālāk līdzi ar šo visu, tā kā repsit īpaši ir tik super dzīvs, tāpēc, ka ik pa laikam kāds challenge to, kas tas bija līdz šim, un mums visiem atvarās acis, un mēs drīkstam darīt šitā, drīkstam darīt tā, un tāpēc reps tagad ir jālasa līdz galam, Kaspar, es taču tev atkal teicu. Vispār ir diezgan labs tonus izdarīt līdz galam lietas, tad veidojās padarīt to darbu summa. Tieši tā, un tas arī ir par attiecībām. Jā, tāpēc strādāsim visi kopā, lai sasniegtu mūsu nostādītos mērķus un dosimies ceļā uz jauniem panākumiem. Uz jauno krastu. tas gan ir tā, tieši tā kā jābūt, jā. Bet vēl par tām atskaņām un tiem, mums varat iedot kādas atskaņas uz svilpienu? Svilpiens, bet tāds svilpiens, ka mums derētu arī šim sarunai, podkastam vai kaut kam tādam, mēs varētu kaut ko domāt tajā virzienā, Kaspar. Es tev arī gribu iesaistīt šeit. Svilpiens. Vilciens? Tu teici pilnpiens? Pilnpiens, svilpiens. Raimondam pagaidām nav. Pirdiens. Edgar, tik vulgāram būt. Noskan skūpsts kā pirdiens vējā, lai tev dārzā rozes zied. Svilpiens. Mīļi sveicu. Dzimšanas dienā Edgars. Man bija es biju tādu repu, kad toreiz jūs prasījāt, vajadzēja repu noskatīties tā samuls, un tad es domāju, vajadzēja skaitīt tādu. 1, 2, 3, 4, 5, es ar rīmēm strādāju jau no pērnības. Tādu repu. BMX. Tā ir. Es jau sen brauku ar BMX. Bet jāatzīstās godīgi, man tavā klātbūtnē uzreiz bija, ka tāda blāts kritika būs, nevaru repot. Nē. Godvārds tā bija. Kāpēc tu spīdi man acīs? Es esmu viens no iespējams visvairāk demkas dzirdējušajiem tā kā cilvēkiem, kam, ir klausies, es tev pajautāšu, man tev jāparāda viens gabals, vai ir ok, vai nav. Es esmu daudz saņēmis, jā. Es vienā brīdī, tas bija viens no iemesliem, kāpēc uzrakstīju šito, to vēstules no Torņkalna, rakstu tiem, kas skatās vai klausās mūsu manā mājaslapā ansis.co, kaut kur bloga sadaļā jūs atradīsiet, ja paskrolosiet, vai, man liekas, arī pietiek ierakstīt kaut kādā search engine'ā vēstules no Torņkalna un vajadzētu atrasties. Tas ir dokuments, kur es uzrakstīju
lietas, kas varētu noderēt, ka tu sāc repot, jo man liekas, ka repot arī reizēm var, protams, visi iemācās katrs pa savam un veidojās jauni rokraksti tādā veidā, bet bieži vien ir lietas, kas, ja tu iemācīsies bišķiņ greizi, tad tas tev pēc tam traucēs, ka tu gribēsi darīt nākamās lietas tajā visā. Yeah. Teiksim, viena no klasiskajām lietām bija, ka cilvēki kādreiz Latvijā, kas rakstīja repu, nezināja, ka plus mīnus noder saprast to, ka tava rinda ir viena takts aptuveni mūzikā. Jo kādreiz daudz rakstīja kaut kā vienkārši prozaiski, un kur sākās tas teksts, tu katreiz viņš pants beigsies citā vietā, sāksies citā vietā, un līdz ar to, ka tu ej uz studiju strādāt, tev var sanākt kaut kas ļoti īpašs, vai ne, bet var arī sanākt tā, ka tev pasaka studijas džeks tā kā, ka tas gala rezultāts cieš no tā, ka tu līdz galam neesi sapratis, kā tā mūzika matemātika tā kā darbojas. Jā, noteikti. Tāpat kā mūzika ir savā ziņā, matemātika. Tu iemācīsies kaut ko darīt nepareizi, tas tev traucēs katru reizi. Tieši tā, un tāpēc man jautājums ir Ežiņam, jo Ežiņš uzrakstīja tādu pantu Bāranišos, ka vienkārši, viņš vispār labi raksta repčiku, Ansis to varbūt Ansis to apstiprina? Jo Ansis rubīja repčiku, es varbūt ne tik daudz rubīju repčiku, bet klausoties, es domāju, kas tas ir? No kurienes tu to radi? Nav jau tur nekas tāds. Tur taču ir īstenībā, mums taču ir džim, bam, bim, bam, bum. Bakatāja pēnogu, bam, bam, bim. Pagaid, tad no sākuma, tā kā tu domā par dziesmu, tad tu domā, ok, es repošu tā, webidī, bēndagu, barbu, bagadīgi, un tad tu pieraksti tekstu tam klāt. Es esmu piedomājis pie tā, ka, lai nebūtu tur zaķis, kaķis, suns, funs. Māja kāja tur bija arī. Lai būtu tā kā, lai tur būtu kaut kādas tur pilno vārdu atskaņas bijušas, lai tur būtu kāda rinda ar rindu saskan kaut kā. Cik no es to māku, cik no es to varu izdarīt. Tu vadies pēc emocijām, vai tev ir noteikušies tur flows vai jēga? Flows ir štēle, kas man interesē, jā, lai būtu tā kā, lai vārdi tā kā saskanētu, tā kā, lai viņš bija, tā kā, tāpēc, ka ir tur, tu jau vari tur visādas vārdus izrunāt. Bet, un ļoti ādi es dzirdēju, baigi daudz visādas reperus, kas tā kā baigi ātri mēģina repot, bet tur tas nekas nevar izrunāt. Aiziet 2,5 stundu prom, bet katrā valodā ir kaut kādas tās skaņas, kas viena otrai sekojot skan labi vai netik labi. Vispār par to labi vai netik labi, tu teici par tām tēmkām. Tev baigi daudz ir sūtīts. Kā tu es tagad bieži vienkārši aizsūtu linku, tā kā, tā kā es jūtu, ka tev jāpalasa kaut kas tāds. Kā tu esi ticis galā ar situācijām? Tu ierakstā būs jāpaklausa. Kā tu esi ticis galā ar situācijām, ka tev atsūta, un tipa tev tam čalim, tu jūti, ka tur nav un nebūs. Un kā atbildēt tam cilvēkam, lai viņš tā kā baigi nesašļuktu? Man laikam tāda galvenā, ja vai tad ir jāatbild, jautājums tāds, bet viņš vienkārši uzstādīja to jautājumu, bet vai tad ir obligāti jāatbild tā, lai viņš nesasļuktu? Obligāti nekas nav jādara, man izsaka, kā Antis tiek, ka šim šitā vācējiem galā. Man tas, kā tu pajautāji, tā sajūta slēdzās, ka tā kā, ka tur, man liekas, kaut kas nebūs, ir biežāk nevis tāpēc, kā tas skan, bet tāpēc, ja kaut kur starp rindām nolasās, ka man tā kā nerūp baigi šajā visā attīstīties. Es pat neesmu baigi tā kā self-conscious par to, ka man sanāk slikti. Es tikai gribu tā kā, lai šis viss ātri iet uz priekšu, un es esmu ātri tur, kur es redzu, ka jūs esat, vai ne? Kas man jādara tā kā, lai es tur būtu? Es rekur uzrakstīju dziesmu, kas tur viņas nesanāca? Ja es jūtu šito, tas ir drīzāk, ka tam cilvēkam tā kā nesanāks, man liekas, tā kā paturpināt to visu. Kā tu viņam to pēc tam pasniedz? Es laikam jau mēģinu iedot tāpat, tā kā padomu, tā kā, ja tas cilvēks tā kā pasaka, tas pa garu es nelasīšu, tas jau ir tāds kaut kāds signāls. Tas viss var noderēt. Tas tāds filtrs savā ziņā. Kāpēc es jautāju? Jo es arī neesmu no cilvēkiem, kam patīk tieši tekstā acīs, tā kā tiešā tekstā uzreiz pateikt, karoči sūds, tas viss ir. Tā tas nemaz nestrādā, bet tas ir labi, ka tu tā nedari. Jo tas ir, tas nekur neved. Tu malāc ir labi. Jo gan jau, ka tam cilvēkam, ja viņam ir deksme uz to kaut kāda,
Un viņš tā kā grib, krutāk ir, ja tu viņam var kaut kādu iedot padomu, ka viņam tas palīdz un ka viņš var attīstīties, nevis, ka tu viņu vienkārši noroc un viņš tur arī nobeso nerakstīšu. Tas ir man varbūt outsider tāda, kas nav tur tajā visā industrijā baigi bijis. Bet kā tu vari tā teikt, ja tu biji nominēts zelta mikrofonam, kā tu vari teikt, ka tu esi outsiders? Tieši tāpēc gribēju atbildēt šo jautājumu. Par to, ka ir reperi, kuriem īpaši tajā laikā neinteresē nemaz tāds zelta mikrofons, un ir zelta mikrofons. Un tajā laikā, tā kā daudziem reperiem, man tieši atzinību gribējās no reperiem. Jā. Bet viņiem neinteresē tas zelta mikrofons. Viņiem nav kritērijs, tas nav kritērijs. Vismaz nebija, jā. Kam viņiem, ne jau visiem? Es domāju, ka lielākai daļa, kas tur dziļumā, tur viss tur ņemās Tev darās. Kāds arī tā arī teica, ka viņam neinteresē zelta mikrofons? Kas teica? Vai tev kāds atklāt pateica? Tas ļoti populārs. Nē, viedoklis. tas ir tikai balva. Okay. Zināms tāds, tas ir. Un tad līdz ar to tas nav kā tāds kritērijs manam repam. Man tieši gribējās tur, lai kaut kādi tie reperi tur pasaka tieši, kur Bārdu tur bija. Man jau patika, ka Nātrēns tur ierakstījās ar mani, bet tad pēc tam, tā labi, tas tā. Skrēja baigi. Tik interesanti bija. Skrēja to repa sūdu. Jā, riktīgi. Tā ir. Jā, kas tur vēl par to repu? Tad ko jūs man novēlat ceļojumā? Ok, labs. Veselība, jā. Vai tu pirmo reizi brauks uz Ņujorku? Jā. Tu biji Jānis no Ņujorkā? Nē. Tu negribi uz štatiem? Man nokritās vēlēšanās. Tu biji Ņujorkā? Vai tu esi bijis? Tev šķiet Ņujorka? Vienmēr atpakaļ. Es biju uz Ņujorkas. Es biju darījis. Jā, bācis, šitas ir tas piemērs. Es biju darījis. Kā tev šķiet? Tas bija tieši aizrāda ļoti stipri. Tā ir nevajadzīgā saliktā pagātne. Baigi daudz, starp citu arī jaunieši šobrīd lieto šitos. Bet kāpēc tu pārdomāji braukt uz Ņujorku? Ko lūdzu? Es? Jā. Nē, man viennozīmīgi bija arī lielā tā kā slimība, ka tas ir tāda, labākā vieta pasaulē. Man tā likās, un tāda, kur ir visblīvākā ar kaut kādiem, notikumiem, un ka tur var aiziet pastīties, un tā kā, šits ir labākā mums. Laikam man kaut kāds ieslēdzās bišķiņa patriotisms, un sāk līties, ka šeit Rīzmā arī ļoti krūta, un tad vēl paskatoties uz, varbūt, aktualitātēm tajā, kā tas darbojas kā mehānisms, tā jau, tas sapnis kaut kā pazuda laikam drusciņi par Ameriku. Es noteikti aizbrauktu, man norautu jumtu, vai ne, bet es domāju drusciņi mazāk nekā man kādreiz likās, ka tā būtu. Kas par aizbrauc, lūdzu? Un atved. Pastāst, kā ir īstenībā. Pastāst mums, ka tā ir sliktākā vieta pasaulē. Nē, tā nebūs. Es esmu bijis, es varu pateikt. Crazy, jā. Patiks, jā. Es neesmu bijis, man sieva ir bijusi, un viņa teica, ka tas ir to vērts, ir vērts vienkārši aizbraukt un pabūt tur. Jā, bet es zinu cilvēkus, kuri tādi anti-amerikāņi, viņi cipa saka, pieņemsim, es šitos vārdus arī nevēlos. Viņi saka, ka Amerika pilnīgi neinteresē, vispār neinteresē. Un kāpēc? Tur nav ko, tā nav, kas tā pa kultūru vai kas tur, nav. Tas ir tas pats par tiem reperiem, kur saka, ka viņam neinteresē kas tur Rīgā tāds ir, tur jau nekā nav. Bet tu nekautrējies runāt. Riku, varbūt viņam ir miķis? Nē. Jums nav mikrofons gadījumā? Mikrofons? Kamerai. Nopietni ir? Nopietni ir. Klausies, es vienkārši aizmirsu mikrofonu, un mums vajag uzfilmēt 20 minūtes, nevarētu jau? 20 man jābrauc prom. Varbūt 10. Bļāviens, tas būtu baigi. Viņš šitien vienkārši iesprožās iekšā un viss. Kāds tev miķis? Kaut kāds Samsonic laikam. Bet, stundu es nezinu, vai mēs būsim. Ja es jūs neredzēšu. Jā. Man liekas, ka reizēm tas nopietni. Šitas viss tā ir, tiešām šitā ir spēle. Matrica, tā ir kaut kāda, jo tas nav reāli. Jā, un šajā spēlē vajadzēja arī sarunāt te kaut ko, bet mēs tagad neizlauzām šito. Baigi sarkanā man tā visa bilde, es nesaprotu, kāpēc. Tas ir no tā, kā es esmu saregulējis, es domāju. Varbūt. Baigi interesanti. Bet man liekas, ka cool.
Nu, labi. Bet, Viņu nevar nolasīt, viņu var tikai sazircēt. Ķiķiķaķi. Aha. Apjaust. Pat ar acīm. Negluži. Aha, ok. Ja tas precizēt. Noskanēt un... Jā, tieši pareizi. Tieši tā. Šitā sākās. Nu ko, mīļie? Jahve, bļāķ. Tur tā bija. Žostka. Nu ko, paldies visiem. Jā, nu super, bija pirms emocijas, kuras jau vienmēr ir bijušas, un tagad ir pēc emocijas. Paldies, bija ļoti Kādas ir pēc emocijas? labas. Man arī. Pirts? Ir labas, jā? Tā. Tev? Beidzot, tad esam nomierinājušies. Salīdzinoši. Vajadzēja parunāt, vienkārši 4 satikties, papļāpāt, un tagad bišķiņi. Bija. Bet tad jēgas nav nekādas, ja? Nu, baigā nav. Mēs ar koncertiem turpiniet subscribe, like, Jā, share, tepojam galvenais, visi Kā vecmāmiņa teica, ja jau sāk jēga meklēt, tad taču nav jēgas. Veids. Wow. Paldies. Kur tu esi pazudis? Tas ir kā... Tu māki svilpot? Jā. O, tu māki, jā? Doj uzdo vienu. Iedu skaļu. Vot, tas ir tas, ko es māku gribu. Vēl! Tas būs peredozā. Nu vēl! Bļāvi. Nojem nost. Nospot, tas bija grāvi! Bļāviens. Jūs mācījāties bērnībā šito? Kādreiz gribējāt iemācīties? Es kaut kad mācījos, bet man liekas, es tik sen to mēģinājis, ka man liekas, man nesnāca. Man nesnāca. Es arī mācījos un nekad neiemācījos. Man tāds izredzes. Un sākās šitas... Tev bija tādas izredzes. Bet nebija. Beigās. Un tad šitā satums, tie viņš laika gaitā. Svilpiens tumsā. Jā, svilpiens tumsā. Mums, Džek, jābeidz, mums ieslēgs iekšā proviņikā. Paldies viss. Ar Dievu. Čau. Tā.